Jāni, apsveicu tevi ar sudraba medaļu šodien Ventspilī izcīnītajās Ventspils meistara sacīkstēs svarstošanā. Cik nozīmīgs ir šis panākums, šī medaļa priekš tevis? Medaļa kā tāda nav tik būtiska, galvenais ir rezultāts pašam. Un kāds bija rezultāts? Labs, varēja būt labāk vai visi kārtībā? Pēdējo 2 gadu labākais cipars. Apmierināts ļoti. Runāju par cipariem, tev bieži vien dēvē par Latvijas vecāko aktīvo svarcālāju, kas nav melos, to arī es vēl joprojām, jau, man liekas, pēdējos 10 gadus, tu esi vecākais, varbūt pat ilgāk, aktīvais svarcālājs. Šis status, tas ir tā kā kompliments vai tomēr, dažreiz griežausīs? Nē, tas vairāk ir kompliments, protams. Un tu jau projām turpini sarūpēt konkurenci jauniem sportistiem. Tas tikai tāds pašmērķis vai tas vienkārši vēl joprojām, pulvers ir savs? Nē, pašmērķis nav. Es gribu motivēt jaunos, cītīgāk trenēties, lai vinnētu veco cilvēku. Un kā tev izskatās tā kopējā aina? Ir izaugsme, labi, mums ir tie elites sportisti, bet kā ir tiem pārējiem? Izaugsme. Nebūtu tie 3 gadi stulbie, kad zina no zālēm ārā. Aina būtu stipri labāka. Es domāju, tagad pāris gadi, kamēr Latvijā vispār sports atgriezīsies normālās sliedēs. Kā tu pavadīji Covid laiku? Kur tu trenējies? Jo, cik es zinu, tu biji aktīvs. Garāžā. Atgriezies pie saknēm, kurām viss sākās. Jā, ceru vairāk neatgriezties. Kas saldu notiekās svarstošanā? Jo, cik es saprotu, tur arī ir reorganizācija, nav vairs sporta skolas sistēmā. Svarstošana vēl joprojām dzīvo, bet, cik es saprotu, no 3 vizuļiem – tevis un taviem dēliem, kur arī šodien startēja. Viens tika pie medaļas, otram nepaveicās. Jā, un vēl, protams, treneris Jānis Anģāns. Tas ir devies pensijā un tagad tikai ar mums turpina vēl, kā saka, strādāt. Bet kas vispār notiekās? Saldu ir vēl varbūt reanimēt šo fantastisko sporta veidu. Svarstošanas, ap citu, arī novadoms deputāts, pat priekšādātais ir no svarstošanas, kurš jauniešu laikā bija pat Eiropas un pasaules čempionātos cīnījās par labām vietām. Jā, sporta meistars un tā tālāk. Ja ļoti gribētu, noteikti atjaunot varētu. Bet ir jūtam, ka kāds grib to darīt, vai šobrīd tas ir tāds tā kā pabērnu lomā no šis sporta veids? Kamēr sportam nemainīs atbilstoši finansējumu, jauni cilvēki netic, ka pat treneri kāds var dabūt. Un kādi ir tavi turpmākie plāni? Jo es zinu, ka ir arī, cik es esmu dzirdējis, ir šie arī veterāniem meistara sacīksts. Vai tu plāno arī kaut kādās starptautiskos mačos šeit veterāniem atsevišķi startēt? Jo šobrīd es tikai dzirdēju, ka tu startē Open grupās pie jauniem čaļiem, perspektīviem, kas arī startē olimpiskajās spēlēs. Vai tā doma ir pieļaut? Es 2 reizes gadā braucu uz Lietuvu. Viņiem ir daudz pensionāru sportisti. Viņiem savu federāciju, viņi mani vienmēr aicina pie sevis, un tad es tieku. Igaunijā arī ir veterāni, bet Igaunija man ir stipri tālāk nekā Lietuva. Bet ar tām meistara sacīkstēm Eiropas un pasaules ir tādi čempionāti? Ir, un tur arī brauc. Ja es pienāks galīgs vecuma prāts, varbūt kādreiz arī kaut kur aizbraukšu, bet tuvāko 10 gadu laikā neplānoju. Kādi ir tavi sportiskie mērķi šobrīd? Sportiskie mērķi? Es gaidu, kad mani dēli mani vinnēs. Ceru to tuvākā gadā laika sasniegt. Principā pašam kustēties, lai nekas nesāp un var kaut ko arī pacelt. Es ļoti novēlu, lai tev izdodas sasniegt šo pirmo vismaz vēlējumu, lai dēli tev šī gada laikā pārspēja, bet tavi rezultāti, kas man priecē, ir stabili. Varbūt nav īpaši kāpumi, bet viņi ir stabili un redzams, ka Latvijas meistara sacīkstēs šis rezultāts ir gana konkurētspējīgs. Jā, pagaidām ir. Bet jaunajiem ir, kur tiekties, jo jauno ir daudz, un ja viņi piestrādās, tad viņi man vinnēs. Ja piestrādās. Jā.